Šī gada 10. aprīlī Koku ēku renovācijas centra Koka Rīga telpās tika pulcināti pilsētas izcilākie kultūras darbinieki. Šeit notika gada balvas kultūrā Baltais zvirbulis apbalvošanas ceremonija. Katru pavasaru salidojam, un ar katru pavasari jau 11. gadu Balto zvirbuļu pulks Rīgā kļūst ar vien lielāks. Tas ir kā tautas apbalvojums. Un patiešām tie, kas ir izvirzīti šim Baltās zvirbuļu statusam un ko izvirzījušas ir iestādes, organizācijas, cilvēki, departaments, tā ir kā tautas atzinība par to, ka tu esi tāds, kas nenostrādā savu laiku no un līdz un viss. Un vairāk man piedodiet par to savu maizes darbu, es esmu nopelnījis. Baltajam zvirbulim tas, ko viņš dara, nav maizes darbs. Baltajam zvirbulim tas ir dvēseles darbs, tas ir radošums, tā ir pilnīgi atdeve tam, kam viņš ir veltījis savu dzīvi. Šie cilvēki ir īpaši. Šogad gada balvu kultūrā saņēma 11 kultūras jomas darbinieki un sadarbības partneri. Tas ir Rīgas domas paldies pilsētas kultūras spēkiem, kas savu darbu veic nesautīgi un no visas sirds. Šī balva ir par to, ko jūs esat darījuši ilgā laika periodā. Tas ir jūsu novērtējums. Un mēdz teikt, es tādu līdzību ar pedagogu darbu minējuši, ka skolotājs māca. Labs skolotājs pamāca, bet izcils skolotājs iedvesmo. Es domāju, ka jūs esat tie zvirbuļi, kas iedvesmo. Daudziem no viņiem šī nav pirmā balva dzīvē, bet Baltā zvirbuļa tituls ir ļoti īpašs. Ka šī ir vairāk tā kā tautas balva, un es to jūtu arī, kad arī sanākuši cilvēki vairāki tādi, kas nāk tieši paši no tautas, kuri sadarbojās vairāk ar pašdarbības kolektīviem, kuri sakars vairāk ar jauniešiem, ar vecāku gājumu cilvēkiem. Tā kā ļoti patīkami šeit bija šo balvu saņemt. Sajūtas ir tāds mazliet nereāls, jo es faktiski nekad sev tā nebija iedomājies kā balto zvirbuli, drīzāk tā kā zvirbulis parastais. Un man tajā ceremonijā tik ļoti saslavēja, ka, jutos tiešām samulsis, bet, protams, arī patīkam pārsteigts. Tas, protams, ir liels prieks un gandarījums, ka tavs darbs, ko tu ikdienā dari, ir pamanīts un novērtēts. Un tas dara prieku. Ceremonijas noslēgumā Baltie zvirbuļi tika aicināti parakstīties goda grāmatā, atstājot ziņu ikvienam esošajam un nākotnes baltajam zvirbulim. Gluži kā moto un ceļa maize iedvesmai un jauniem sasniegumiem. Es ierakstīju, lai Baltie zvirbuļi ar vien vairāk mūsu kultūras dzīvē vairojās un lai paliek ar vien vairāk.